Jā, sveiki visiem. Es arī vēlējos padalīties ar savu liecību, ko Dievs ir darījis manā dzīvē, kādus brīnum lietas viņš ir darījis. Un es mēģināšu tā īsi, neieslīgstot detaļās, vienā liecībā pateikt šīs trīs lietas, kā es esmu piedzīvojis Dievu žēlstību savā dzīvē. Un iepriekš, pirms vēl nepazinu Dievu, pirms nepazinu Jēzu, dzīvoju depresijā un tam visam līdzi arī sekoja alkohols un marihuāna un arī smēķēju. Bet tad, kad es pieņēmu Jēzu savā dzīvē un pieņēmu ūdens kristības, no tā laika viss mana dzīve sāka radikāli mainīties. Un tiešām Dievs atbrīvoja ļoti vienkārši vienā mirklī. Tas notika tiešām momentāli, kad atbrīvoja gan no cigaretēm, gan no alkohola, ka tas viss likās pretīgi. Bet pēc tam izrādījās, ka arī ir šī atkarība no pornogrāfijas, un arī Dievs no tā atbrīvoja. Paldies Dievam! Un tad pēc šīm ūdens kristībām es piedzīvoju ļoti spēcīgu Dievu savā dzīvē. Pirmkārt, jau pēc ūdens kristībām es sajūtu tādu vieglumu, kaut kas ir paņemts projām, kaut kāds smagums ir novēlies, kāds akmens ir novēlies no sirds, un Dievs deva šo miesas sirdi. Un jā, kā jau es iepriekš minēju, bija depresijā, un ar depresiju un visu to es arī biju nonācis arī pat slimnīcā, psihiatriskajā nodaļā, kur es biju ieslodzīts. Un tieši tur es arī spēcīgi piedzīvoju Dievu. Un tur man arī šie ārsti mēģināja noteikt kādas diagnozes, kas pa lietu. Citi teica, varbūt šizofrēnija vai ko, un slēdz pie visādām sistēmām, mēģināja noskaidrot, kas pa lietu, bet neko neatrada. Izrakstīja zāles, kā teikt, bet tās zāles man nelīdzēja. Bet tad, kad es nācu pie Kristus un pieņēmu šos ūdens kristības, es lūdzu, Dievs dziedini mani, un es negribu vairs dzert šīs zāles. Un šādas lūkšanas es katru dienu lūdzu, un arī brāļi māsas lūdzu par manīm. Mēs visi lūdzam par to, lai Dievs dziedina, un tad šo dziedināšanu es saņēmu mājās no Dieva. Es biju viens pats mājās, bija vakars, es gribēju iet gulēt, un es apgulos, kā šodien atceros, es atgulos uz labiem sāniem, aizvēru acis, taisījos iet gulēt, un sajūtu, kā vienkārši fiziski roku uzliek tev uz galvas, tā kā cilvēks tiešām uzlikt roku uz galvas, un tā galvas puses sāk silta palikt, un es atvēru acis, es izbijos tajā mirklī, un es sabijos, kas tas ir, un neviena nav. Bet tad es arī uzreiz sapratu, jā, tas ir Dievs, kas ciedina, kas uzklaus lūkšanas, un pagāja kādas 2 nedēļas, es gulēju uz otriem sāniem. Un tieši tāda paša sajūta, es nekad dzīvē tādu sajūtu nebiju sajūts, kā arī šo Dievu pieskārienu, kā Dievs pieskarās ar tiešām, ka fiziski var sajust viņa roku. Un tad es te otrā reizē, ka bija tieši tāda paša situācija, bet es gulēju uz otriem sāniem, otrā puse. Un tajā mirklī, tad, kad es sajūtu, es sāku slavēt un pateikties, paldies Dievs, ka tu atbildi uz lūkšanām, paldies, ka tu uzklausi, paldies, ka tu dziedini. Un tad 3. reizi bija es dīvānā sēdēju sēdes, es sēdēju dīvānā un es sajūtu, kā no augšas vienkārši tā kā uzliek roku man. Un es atkal sāku pateikties, pateicībā pieņem šo dziedināšanu. Un no tā laika es neesmu nekādu zāles dzērs, ne antidepresants, nekā slava Dievam, viņš ir atbrīvojis no tā visa. Pilnībā to viss ir paņēmis prom. Un man ir miers un prieks sirdī. Un tiešām Dievs ir izmainījis ļoti daudz manā dzīvē par šo laiku. Jo jāuzsver, būs 2,5 gadi, kā tikai esmu kristietis. Un vēl viena tāda liecība, ko es iepriekš nezināju par svēto garu, tikai tad, kad es nācu pie Kristus, arī bija lūkšana grupiņa, un viņi teica, jā, tu esi pieņēmis ūdens kristības, tev ir arī jālūdz pēc svētā gara kristībām. Un tad man tas bija kaut kas jauns priekš manis, un es arī sāku lūgt pēc tā. Brāļi māsas, protams, arī lūdzu par mani par to.
Un pagāja kā 3 mēneši pēc ūdens kristībām, un tas notika pie manas mājās, ka mēs bijām sapulcējušies. Vēl 3 jauni kristieši pie manas mājās, un bija dievkalpojums. Mēs skatījāmies online dievkalpojumu, un mācītājs pēc dievkalpojumu lūdza kādu lūkšanu. Es neatceros, kas tā bija pa lūkšanu, bet viņš lūdza lūkšanu. Un es arī tajā mirklī vienkārši nometos uz vaigu un lūdzu kopā. Un, jā, tur es piedzīvoju Dievu tā, ka es biju uz ceļiem un es ar aizvērtām acīm redzu, kā spoža gaisma, kā nāks, tā gaisma paliek spožāk. Un vienbrīd es sāku runāt citā valodā, un es sāku pateikties Dievam par to, ka viņš apstiprina savu vārdu ar līdzējušām zīmēm, brīnumiem, kā viņa vārds saka, viņa ar jaunām mēlēm runās un pacels čūskas un ies pār skorpiem, un viņiem nekas nekaitēs, uzliks slimiem rokas, un viņi taps ciedināti. Un šis Dieva vārds piepildījās manā dzīvē pārdabiski, un jā, tiešām Dievs ir varens, un Dievs uzklausa lūgšanas, un mēs zinām, ja mēs lūdzam no Dieva maizi, viņš mums nedos akmeni, un ja mēs lūdzam pēc zivs, viņš mums nedos čūsku, un Dievs ir labs, un es arī iedrošinu, kas vēl arī šaubās par kādām lietām, ir nedroši. Dievs ir labs, un visas labas lietas nāk no gaismas Tēva, un Jēzus saka, lūdziet pēc svētā gara, un arī es ielūročinu jums arī lūgt pēc svētā gara, arī lūgt pēc dziedināšanas, lūgt pēc atbrīvošanas, jo Dieva roka nav par īsu, un Dieva auss nav palikusi biezāk, ka viņš nedzird, bet kad mēs lūdzam ticībā un savienojamies ar Dievu vārdu, lūdzam pēc Dieva vārdu, pēc Dieva gribas, tad viņš arī klausa mūsu lūgšanas un atbild. Un jā, esiet svētīti un lūdziet Dievu un piedzīvojiet viņa varenos darbus savās dzīvēs. Jā, mīļais debes Tēvs, visu godu, slavu un pateicību Tev. Slavējam Tevi, Dievs, par izmainītām dzīvēm. Paldies, ka Kristū viss ir tapis jauns. Pateicamies par uzklausītām lūgšanām. Paldies Tev, Dievs, par dziedināšanu, par atbrīvošanu. Par to, ka Tavs vārds ir mūžīgā patiesība. Jo Tu, Dievs, esi visvarens un mīlošs. Un Tavu brīnumi tie paliek uz mūžiem. Es slavu Tev, Dievs, slavu un pateicību. Paldies Tev, ka Tu esi tik ļoti labs un mīlošs Tēvs. Tu vēlies mums dāvāt pašas labākās dāvanas. Jā, slavēts esi Tu, Kungs Kristu, par to, ka Tu esi gaisma, kas mīt mūsu tumsā. Jā, patiesi, kā Tu, Jēzu, esi teicis, es esmu pasaules gaisma. Kas man seko, tas nestaigās tumsā, bet tam būs dzīvības gaisma. Jā, patiesi, slāva Tev, Kungs, ka Tevī nav tumsas. Paldies, Kungs, ka pieņemot kristību un Tevi kā savu glābēju, arī mēs kļūstam par gaismas bērniem. Paldies, ka Tu mūs katru esi izglābis un vēlies izglābt no mūsu tumsas. Paldies, ka Tu vēlies mūs dziedināt un atbrīvot. Paldies, ka Tavā spēkā mēs topam dziedināti un brīvi no grēka važām. Jā, Kungs, šajā dienā kopā ar katru klausītāju mēs lūdzam, ka varam pieņemt Tevi, Kungs, Jēzu savās sirdīs par savu glābēju, ka varam lūgt piedošanu, atbrīvošanu un dziedināšanu pie mūsu miesas, pie mūsu gara. Jā, kā ir teikts svētajos rakstos, atgriezieties no grēkiem, un lai ik viens no jums top kristīts Jēzus Kristus vārdā, jūsu grēku piedošanai, un tad jūs saņemsiet svētā gara dāvanu. Paldies Tev, Dievs, par Tavu svēto garu. Paldies, ka Tu to dāvā tik bagātīgi. Mēs lūdzam, ka Tu izlai savu svēto garu, lai tas apklāj katru vienu Tavā lielajā mīlestībā un žēlstībā. Lūdzu, ka varam to ticībā saņemt, jo patiesi, kā Tavs vārds to atklāja, cik daudz vairāk Jūsu debesu Tēvs dos svēto garu tiem, kas viņu lūdz. Mēs Tevi lūdzam, mīļais Kungs un Dievs,
ka tu apžēlojies un uzlūko mūs katru savā lielajā mīlestībā un piepildi ar savu svēto garu. Mēs lūdzam pēc svētā gara dāvinām un ka varam ar tām kalpot viens otram. Lūdzam, Kungs, pēc brāļiem un māsām, ar ko kopā varam lūgt, stiprināties un pieaugt ticībā. Mēs lūdzam, ka tu, Kungs, Kristu palīdz mums staigāt tavā gaismā arī šajā dienā. Jēzus Kristus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Amen. Lai mūsu svētī un pasargā visuvarenais Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Amen. Aicinu piedalīties audio liecību projektā Mīlestības ceļš liecībās arī tevi. Ieraksti balss ziņā savu stāstu, kā Dievs sevi ir tev atklājis, ko viņš ir darījis un kā Jēzus ir tev palīdzējis, uzmundrinot, samīļojot, dziedinot, stiprinot. Esi daļa no dzīvā evaņģēlija pasaulē un ieraksti savu audio liecību telefonā, izmantojot balss ieraksta aplikāciju un nosūti to uz e-pastu liecības@gertrude.lv.